Sveiki, mani sauc Sanita, un šis ir mans radošais stūrītis. Ko es varu teikt? Nekāds baigais vlogeris te no manis nesanāk. Esmu izlaidusi jau 2 dienas, bet dzīve ir dzīve, neko nevar izdarīt. Un nu jau ir līdz Ziemassvētkiem palikušas tikai 6 dienas. Šodien man mugurā ir adītais džemperītis no Drops Safran dzijas, kokvilnas dzija tā ir. Un apraksta nosaukums ir Copper Rose, un šis apraksts arī ir no Drops Design mājaslapas, bezmaksas apraksts. Šodien pastāstīšu jums, ko esmu iegādājusies 2025. gadā. Noteikti ne visu pastāstīšu, jo kaut ko būšu aizmirsusi, bet tādos lielos vilcienos, ko tad es esmu iegādājusies priekš saviem rokdarbiem. Sākšu es ar Andeli Mandeli, kur es šad tad iepērkos. Vairāk es tur pārdodu meitas drēbes, mazāk pērku kaut ko priekš sevis, bet intereses pēc vienmēr paskatos, kādas grāmatas tiek tirgotas, kas priekš rokdarbiem tiek tirgots, jo bieži vien tur ir kaut kādas dzijas ieliktas, gadās arī pat ādatas. Tagad ir arī kaut kādas lietas, esmu redzējusi no Petit Knit, kaut kādas projektu somu, man šķiet, un kaut ko tādu. Tā kā, principā, ja jums ir interese, es iesaku paskatīties, tur tiešām var atrast tādas interesantas lietas. Tāds mazākais, ko es esmu tur iegādājusies, ir šī te aproce. Tas ir magnēts. Pašlaik man tur ir saspraudītas priekš šūšanas, bet pirko ar domu, ka tur varētu likt metāla marķierīšus, tad, kad adīšu zeķi, lai man tie ir pa rokai, jo atdot zeķi es ar marķierīti atzīmēju ik pēc 10 rindām, tā kā jaunas rindas sākumu, lai man pēc tam vieglāk ir saprast, cik tad rindas man ir uzadītas stulma daļai, pēc tam pēdas daļai, kur man ir beidzies tā kā papēdis, tādā veidā. Tāpēc, man tā kā apnika pa projektu somu visu laiku rakņāties un meklēt, kur ir tie mani marķierīši, un tad es ieraudzīju Andelē, kad šādu te aprocīti pārdod, tā ir no Katijas, un es to iegādājos. Tālūk. Nākamais pirkums no Andeles man bija šis te komplekts, kur iekšā ir paliknis priekš adījuma bloķēšanas. Es par to jau stāstīju vienā no saviem vlogiem, vienkārši, lai 2. stāvā savā radošajā istabā nebojātu grīdu, nolēmu, ka ir jānopērk šie te bloki, kur žāvēt savus adījumus. Nav tā, ka esmu izmantojusi šo te lietu bieži, bet tad, kad ir bijusi tāda vajadzība, tad es izklāju to un žāvēju uz šiem te blokiem savus adījumus. Pirma man personīgi nav tāda pārāk pazīstama kaut kāda Knit IQ, bet viss ir forši. Man patīk, kad viņi bija tādā somā iekšā un dabūju par ļoti labu cenu, manuprāt. Tā kā šis ir mans nākamais pirkums. Turpinot runāt par Andeli, šajā vasarā es iegādājos vēl vienu tādu lielāku lietu. Tas gan nav saistīts ar adīšanu, bet es šīs te vlogmas arī esmu nosaukusi par rokdarbu vlogmām, jo es šad tad šuju, šad tad tamborēju un šad tad arī adu. Tā kā man patīk viss kaut kas. Un tātad es Andelē atradu vasarā sev overloku. Sāku šūt es pagājušā gada vasarā, tad 2024. gadā, tad es nopirku sev šujmašīnu. Šujmašīnu es arī atradu SS.com. Tā kā Rīgā
es atradu, ka tur ir šoja mašīna. Man viņa tā kā iepatikās, bija rakstīts, ka viņa principā nav lietota, vesta no Amerikas un tā. Un domāju, labi, tā kā braukšu pakaļ. Tad mamma man dzīvoja Jelgavā, tad es pa ceļam, ne pa ceļam, bet vienkārši apciemoju mammu, un tad pie reizes aizbraucu uz Rīgu, nopirku šo mašīnu. Nu, lūk, un līdzīgi man gāja ar overloku. Es to atradu Andelē Mandelē, un tad ar brāļa palīdzību, viņš man strādā Rīgā, tad es sarunāju, kad viņam aizveda to overloku, un pēc tam tad aizbraucu pie mammas, un tur man sagaidīja mans jaunais overloks. Ar overloku man paveicās vispār ļoti, es viņu dabūju par labu cenu, manuprāt, un viņš ir pilnīgi jauns. Viņš bija iepakots kastē, un ar visiem putuplastiem un ar visām plēvēm, viss tur aizlīmēts, un jā, tā kā esmu ļoti priecīga, tagad es varu mājās arī šūt apģērbu. Es gan pārsvarā mājās šuju meitai, un tad, kad es kaut ko priekš sevīm gribu šūt, tad es eju vēl uz nodarbībām šūšanas. Bet ir tik ļoti patīkami, kad ir tas overloks, un tu vari tik līti apstrādāt tās maliņas, un tām kleitēm šķiet, kad ir pavisam cita vērtība, kad viss ir tik skaisti nostrādāts. Tā kā es esmu ļoti priecīga. Nav tā, ka man sanāk bieži šūt, bet jā, es esmu priecīga, ka man ir mājās tagad gan šujmašīna, gan overloks. Un, protams, paldies manam vīram, ka viņš vispār atbalsta visas šitās manas trakās idejas, jo nu, arī viņš jau redz, cik man ir tas brīvais laiks, bet tomēr, ja man gribās, tad neko nesaka un ļauj man nopirkt to, ko man tiešām gribās. Tā, nu un tad pēdējā lieta, ko es šogad esmu iegādājusies Andelē, nedaudz parādīju to jau pirmajā epizodē šī mēneša. Tas ir šis te Novitas žurnāls, kas ir somu valodā, bet es viņu dabūju tā kā par puscenu. Es redzu, ka šeit ir cena 16,90 un es viņu dabūju pa 8 eiro. Neesmu tā baigi izpētījusi viņu, bet katrā gadījumā varu parādīt jums, ka šeit ir zeķes ar krāsu pārējām, krāsainās zeķes tādas dažādas. Ir arī zeķes līdz celim garās, ir zeķes ar rakstiem. Šādas te. Tā kā principā viss kaut kas šeit ir. Un skaistas zeķes ar skeletiņiem. Jā, garās zeķes. Tā kā principā man šis žurnāls patīk. Es pat nezinu, kurā gadā viņš īsti ir izdots. Kur te ir kaut kāds datums. 24. gads izskatās. Tā kā nav arī tik vecs, bet, nu, man savaidzējās un nopirku. Jā, tā kā par tām arī, ja kādai ir interese par tām adīšanas grāmatām, tur, nu, es teiktu, ka diezgan bieži var atrast, piemēram, to mazo dzelteno grāmatiņu, kura ir veca, manai mammai tāda bija, un es arī, man šķiet, kad Andelē vai Facebookā redzēju, kad pārdod un nopirku priekš sevis arī jaunu, jo viņām tās lapas krīt ārā. Tur ir daudz dažādi tie rakstiņi. Tā kā, ja interesē, tiešām uzmetiet aci un tur var atrast šīs te grāmatas. Tā kā tā, par Andeli Mandeli tas arī tā kā būtu viss. Runājot vēl ne pa dzijām, esmu nopirkusi adatas šogad arī. Jā, šogad pirmo reizi nopirku Čiagu tās īsās apaļadatas, ar kurām var radīt zeķi uz riņķi. Tas ir mans jaunums šogad. Un tagad septembrī sāku adīt jaku, un tad man nebija 5 mm adatas 40 cm apaļadatas.
Tās es nopirku, bet tās ir adija adatas, tur nav nekas tāds baigi īpašs. Bet vairāk laikam adatas arī šogad neesmu pirkusi. Jā, tad man uz adatām ir viens tāds lielāks projekts. Tā ir jaka. Pašlaik es vēl neteikšu, kāda jaka. Bet vienā no vlogmām es noteikti mums pastāstīšu par šo te jaku. Un priekš tās es pirku dziju. Filkolana Arveta un Filkolana Tilija. Jaka baltā krāsā. Nu, es domāju, ka tagad jau saprotiet, kāpēc baltā krāsā, jo 29. novembrī man bija kāzas. Bet precējos es bez jakas, jo es nepaspēju to uzadīt. Bet tas nekas, tas ir sīkums. Jaku vispār es biju ieplānojusi adīt jau laiku iepriekš, vēl pirms es vispār zināju, ka es šogad apprecēšos. Un sākumā es pasūtīju Arveta Tilija dziju. Un tā kā man bija plānos pasūtīt šo te dziju, un es ieraudzīju, ka šajā lietuviešu internetu veikalā ir akcija. Iepērkoties pa 50 eiro viņi dāvina dzijas tītaviņas, tad es uzreiz izmantoju šo te izdevību un pasūtīju šo te mohēras dziju priekš savas jakas. Un dāvanā es ieguvu šīs te dzijas tītaviņas. Tītaviņas strādā labi, es viņas vienreiz izmēģināju, tā kā viss ir kārtībā. Jā, tad sākumā es īsti nezināju arī, kādas būs šīs te tītaviņas, bet atnāca ļoti labas un, manuprāt, ļoti vērtīga dāvana. Tā, kā sauc šo te dzijas veikaliņu, es tūlīt parādīšu. Tā, kur ir mans rēķins. Tātad šādi tā. Es neizrunāšu šo nosaukumu, man noteikti nesanāks. Nu, un tad, kad es tā kā jūtu, kad jau ir jāsāk adīt tā jaka, tad es pasūtīju šo te otru balto dziju, kur viņa man palika. Tad pasūtīju Arvetu, sākumā pie mums tepat Latvijā, un tad man sāka dzija pietrūkt, un Latvijā es šo te toni vairāk nevarēju atrast, tāpēc es atkal no šī te paša lietuviešu internetu veikala pasūtīju vairākus kamoliņus ar šo te dziju, un nu jau ir tā, ka man paliks pāri šī baltā krāsa, bet manuprāt, baltā krāsa nekad nevar būt īsti par daudz, vai ne? Jā, tad nopirku šo te konusā dziju. Par šo projektu es stāstīju iepriekšējā pārraidē. Adīju kamizolu number 7 no šīs te dzijas, iegādājos to Yarns from Italy. 80% merīna vilna un 20% kašmirs. Tad es biju Rīgā vasarā, tas bija, iegāju Elīzes dziju veikalā un nopirku tur zeķu dziju. Vienu zeķu dziju nopirku Alizē Supervašs, no kuras es adu tā kā septembra zeķis, kuras es rādīju pirmajā pārraidē. Tās ar tām lapiņām brūnā krāsā. Un vienu tādu tādā netipiskākā krāsā dziju. Tūlīt parādīšu. Tātad Jārnārt dzija. Forza Forever. Tad 75% vilna, 25% poliamīds. Jā, nu šādā krāsā dziju es vēl laikam nebiju pirkusi, bet gribējās vasara, košums un to dienu kaut kā nolēmu jānopērk šī te dzija pamēģināt, un tad jau redzēs, kādas zeķis sanāks. Tad runājot vēl par zeķu dziju, bet šos es jau esmu rādījusi maija epizodē. Tātad 2 Regijas dzijas. No šīs būtu sanākušas skaistas decembra zeķis, manuprāt. Tādas krāsas ziemīgas diezgan. Un vēl šādi te.
Un tad parādīšu divas pēdējās zeķu dzijas, kuras esmu iegādājusies. Tātad bija melnā piekdiena novembra beigās, un man vajadzēja no hobija pasūtīt vēl vienu kamoliņu Universe. Divus es nopirku pagājušo gadu, un meitai džemperi neuzadīju, un viņa ir paaugusies. Man ir bail, ka viņai nepietiks ar 2 kamoliņiem džemperim, tāpēc pasūtīju vēl vienu šo te Universe dziju. Un tad, protams, ka jāizmanto ir atlaides, jo, piemēram, šim atkal bija 50% atlaide un 12 eiro vietā šī te kūciņa 100 gramīgā maksāja 6 eiro. Tātad zeķu dzija. Tā, 2 kamoliņus nopirku. Pirmais ir Ziemassvētku. Šāds te ar spīdumiņiem. Šai te Ziemassvētku zeķu dzijai bija 3 varianti, bet visi bija izpirkti, bija palicis tikai šis. Un, jā, maksāja tagad 3 eiro ar kapēkām. Šogad noteikti nepaspēšu uzadīt kaut ko, bet dzija nebojājas pa lielam. Vismaz gadu laikā viņa nesabojāsies. Tāpēc taupīšu nākamajam gadam. Un vēl nopirku šādas te Silly Socks zeķu dziju violetā krāsā. Meitai patīk violeta krāsa, tāpēc šoreiz iedvesmojos no viņas un iegādājos tādos lilīgos toņos zeķu dziju. Bet adīšu pieaugušo izmēru. Man ir jau prātā, ko es tā kā adīšu un darīšu ar šo te dziju, bet pagaidām to paturēšu pie sevis. Nu, lūk. Un vēl vasarā, tad, kad biju Rīgā, nopirku Drops Big Merino dziju, kur man ir arī iesākts projektiņš. Un šis kamols arī ir drusiņi izārdīts, tāpēc, ka mans kaķis Maksis pie viņa bija ticis klāt un nolicis man viņu pie istabas durvīm. Bija vēl viens medījums. Nu, lūk, jā, par iesāktajiem darbiņiem tad citu reizi, bet, nu, jā, tā tad vēl viens tāds pirkums. Un tās tad, manuprāt, lielos vilcienos arī viss, ko es esmu iegādājusies priekš adīšanas. Nu, par audumiem es jums nerādīšu, kādus audumus esmu pirkusi, jo arī tos es iegādājos, protams, un šodien man arī atnāca viena paciņa ar audumiem priekš meitas. Nu, to es jums varu parādīt īsumā. Jā, domāju, ka ļoti daudzām meitenēm patīk multfilma Ledussirds, un tad viens audumiņš ir šāds te, ar abām māsām. Šī ir kokvilnas cilpiņa trikotāža ar tādu nelielu siltinājumu. No šī tad es šūšu džemperīti. Un otrs ir plēnāks audums kokvilnas trikotāža. Un no šī tad būs kleitiņa. Jā. Šis ir tāds nedaudz dīvains, jo daži ir uz augšu, daži ir uz leju. Bet nu labi, kā ir, tā ir. Tā kā tā. Man šķiet, ka tas arī šodien būs viss, ko es jums parādīšu. Un, ja vēl kaut ko atcerēšos, tad par to pastāstīšu kādā no nākamajām epizodēm. Tā kā šodien teikšu atā. Un tiekamies, cerams, ka rīt.